Tātad paskatīsimies šovakar, kā mēs varam strādāt ar savu Facebook kontu. Vispirms es gribu jums parādīt to, kā parasto Facebook profilu, privātpersonai veidoto profilu var izmantot komerciāliem nolūkiem un pārveidot par digitālā satura veidotāju. Tātad, ejam iekšā profilā. Kā jūs redzat, te mums iet līnija. Informācijas plūsma notiek. Tātad, tas ir mans personīgais profils, kāds mums, manuprāt, lielākajā daļā ir. Un kā jau šādos te profilos, protams, mums ir visa informācija, bet tas arī ir viss, ko mēs redzam. Mēs varam paskatīties un ievietot informāciju par sevi. Mēs redzam savus draugus, savus attēlus un tam līdzīgi, bet, diemžēl, tīri tehniskas dabas jautājums mēs tā īsti nevaram te nekādus redzēt. Ja? Un, ja mēs vēlamies iegūt papildus opcijas, piemēram, profila statistiku, iespēju veidot maksas un bezmaksas reklāmas un veidot interesantu digitālo saturu, tad mums ir iespēja izveidot savu profilu par digitālā satura veidotāju profilu. Kā jau vienmēr, klikšķinam uz 3 punktiņiem, atceramies, ka mums digitālajā vidē viss notiek vai nu caur 3 vai caur 9 punktiņiem, uzklikšķinam un redziet, šeit apakšā ir tāda vietiņa, izvēle ieslēgt profesionālo režīmu. Klikšķinam tam virsū un jums parādās šāds te paziņojums, ka jūs šobrīd varat ieslēgt profesionālo režīmu un rezultātā varēsiet saņemt maksu par savu saturu, palielināt auditoriju un galvenais skatīt satura ieskatus. Jūs varat iet, šeit ir tāds kā pavadonis digitālais, kur jūs varat paskatīties, ja? Aiziet, kā jūs redzat šeit, ka vairāk cilvēku varēs jums sekot, var veidot izmaksu kontu, lai pelnītu naudu, jūs varat kontrolēt, kas jūsu saturu šēro. Protams, jūs jau to varat arī parastajā profilā, kā mēs to visu darām. Ja, tāds. Un turklāt, ka jūs saglabājat arī savus jau esošos draugus un sekotājus un nekas netiek mainīts. Šobrīd mēs ieslēdzam profesionālo šo te sistēmu, profilu. Ir darīts. Tātad, ja ir vēlēšanās, jūs pēc tam varēsiet pārslēdzot savu profilu, arī ļaut, lai jums šis te digitālais pavadonis parāda, kas tad jums tur ir jauns. Pirmais, kā jūs redzat, uzreiz parādās, ka šeit ir jūsu sekotāji, ja? Cik atsevišķi ir īstie sekotāji un kopīgie un viss pārējais. Vai redziet, man Aleks Baldvins ir piesakojis. Tā tas ir internetā. Un, redzat, jums šeit ir parādījušās papildus opcijas. Nevis vienkārši rediģēt profilu, bet arī skatīt rīkus un reklamēt. Tāpat ir nedaudz mainījies izskats jūsu profilam. Tātad šeit jūs varat jau izcelt ierakstu. Te nav ieskati par ierakstiem šobrīd, jo tie parādās postiem, kurus izveidojat pēc tam, kad profils ir pārveidots par digitālā satura veidotāju profilu. Tiem ierakstiem, kas ir pirms tam veidoti, nav iespējams redzēt. Šeit uzklikšķinot uz ierakstu izcelšanas,
jums parādīsies, šo ierakstu konkrēto parādīt augstāk nevar, bet šeit ir parādīti jums ieraksti, kurus jūs tā kā varat izcelt. Tātad, šeit jūs varat veidot savu maksas saturu. Un ir tāda opcija, ka Facebooks automātiski izvēlās piemērotāko mērķa auditoriju, pamatojoties uz saviem iestatījumiem. Bet, protams, jūs varat šo te mērķi arī mainīt paši pēc savas izvēles. Un, kā jau mēs esam runājuši ātrāk, kādi tad ir galvenie mērķi, kāpēc mēs izmantojam sociālos tīklus? Gūstam lielāku iesaisti, tātad šīs mūsu ieraksti, publikācijas tiks rādīti cilvēkiem, kuri labprātāk reaģēs uz tām, komentēs, dalīsies un veidos aktivitātes dažādas. Atceramies, Facebooka algoritms balstās uz viena algoritma daļa, balstās uz to, ka cilvēki jūsu profilā ir aktīvi un tādā veidā pievērš šī algoritma uzmanību jūsu profilam. Jo vairāk jums ir laiki, jo vairāk pie jūsu postiem notiek diskusijas, jo vairāk cilvēki iesaistās, dalās ar jūsu postu, jo jūsu profils ir populārāks, un Facebook algoritms virza jūsu ierakstus citiem cilvēkiem, tātad jūsu kontaktiem, jūsu draugiem, sekotājiem, draugu draugiem, virza ziņu lentēs, lai arī tie redz jūsu saturu. Nākamais mērķis – palielināt vietnes apmeklētāju skaitu. Jūs izveidoto reklāmu rādot cilvēkiem, ja tā ir par kādu jūsu sniegto pakalpojumu vai ražoto produktu piedāvāto, ir lielāka iespēja, ka šāds saistošs saturs ieinteresēs cilvēkus, kas redzēs šo te publikāciju, un viņi labprāt klikšķinās uz linku. Tāpēc postiem parasti pievienojam klāt arī savas vietnes, piemēram, mājaslapas linku, lai potenciāli klienti uzreiz var aiziet, aplūkot viņus interesējošo produktu, apskatīties iespējas tos iegādāties un tam līdzīgi informāciju noskaidrot. Iespēja saņemt vairāk zvanu, kontaktēties, komunicēt ar saviem klientiem, saņemt vairāk pasūtījumus, kļūt populārākiem. Arī tā ir viena no iespējām, ko var nodrošināt Facebooka šīs te algoritmus, pamatojoties uz jūsu pamata iestatījumiem. Mēs atstāsim šeit automātisko variantu. Tātad pagaidām mūsu ierakstam nav pievienota poga, bet mēs varam te norādīt, piemēram, rezervēt tagad un pievienot vietni, kur jums klients uzreiz var uzklikšķināt un aiziet, piemēram, uz rezervēšanas, uz kalendāru, kur var rezervēt sev vietu, kādu sesiju, konsultāciju vai ko citu. Redziet, tagad kreisajā pusītē jūs varat redzēt, parādījās podziņa rezervēt tagad ierakstā. Var ielikt podziņu, uzzināt vairāk. Un arī tad klāt pievienot jūsu tīmekļa vietni, e-veikala linku vai ko citu, kur ir iespējams uzzināt vairāk par klientus ieinteresējušo produktu. Un šeit arī iepirkties, varbūt. Tad šeit būs links, jums var būt Facebookā arī šeit izveidots veikals vai kaut kur citur. Jums var būt pārdošanas platforma, piemēram, Shopify vai Amazonas veikals vai Etsy. To jūs šeit varat ielikt iekšā. Te, iekopēt.
tas varat paņemt šo te ārā un ielikt to, kur jums ir izveidot pārdošanu. Reģistrēties atkal var būt saite uz reģistrācijas anketu, piemēram, ja tā ir kāda semināra vai cita pasākuma reklāma, uz kuru ir nepieciešams pierakstīties, iepriekš reģistrēties. Un tāpat tās var nopirkt biļeti, sazināties tūlīt, ja, piemēram, tādu pogu šeit. Tad ir jāpievieno telefona numurs. Var. Jūs varat pievienot arī citas vietnes klāt. Atceramies, šajā profesionālajā režīmā mēs nevaram veidot reklāmas, kas saistītas ar kredītu, nodarbinātību, sociālajiem jautājumiem, vēlēšanām, politiku un tam līdzīgi. Ja? Tātad tur ir vajadzīgs īpašs atļaujas. Te jūs varat redzēt savu mērķa auditoriju, kādu to ir uzlicis Facebooks. Ja, šeit, kā redzat, galvenā mērķa auditorijas informācija ir atrašanās vieta, tātad dzīvo Latvijā, un vecums ir no 18 līdz 65 plus. Jūs varat šo mērķa auditoriju labot, ja ir vēlēšanās, piemēram, mainot savu auditoriju. Tā kā savā praksē, kā profesionālais coach, es galvenokārt strādāju ar sievietēm, tad es varu šeit uzlikt auditorijas ierobežojumu uzreiz, ja? Sievietes. Pieņemsim, ka es uzlieku nedaudz nelielu ierobežojumu vecumu ziņā. Nu, tādu. Specifiskāks varbūt, ka ir. Tātad atrašanās vieta, ja, var pievienot, kā redzat, šeit ir Latvija, un plus vēl papildus 25 kilometri apkārt, ja, ap robežu. Un šeit man uzreiz parāda potenciālo klientūru, potenciālo audienci, redzat? Tātad šajā reģionā man ir iespējams aizsniegt no 443,6 līdz 521,900 cilvēkiem. Potenciālajām klientēm. To es, protams, es tagad tālāk viņi tik smalki. Nelikšu vairāk neko klāt. Es varu arī ļoti sīki un pamatīgi ielikt šo te mērķa auditorijas atlases kritērijus dažādus. Šī tā saucamā mērķa auditorijas veidošana ir targetēšana. Es varu ielikt dažādus demografiskos datus, piemēram, izglītības līmeni, kāds viņiem varētu būt, ja? Vai studiju nozari, kurā jomā ir, dzīves notikumi, piemēram, kam ir kāds jubilejas, jaunas attiecības, ja? Un tādi vientuļie cilvēki, jaunlaulātie. Es varu ielikt arī dažādas intereses iekšā. Tātad, kam tas varētu interesēt, ja? Šeit, piemēram, attiecību joma, ja, par ģimeni, par bērniem, par laulībām un tam līdzīgi. Un darbība. Tātad. Kāda ir? Redzat, šeit es varu, piemēram, ielikt mērķa auditoriju mobilo gadžetu lietotāju. Un te var izvēlēties, redzat, līdz Facebook piekļuvēji, ja, kaut kādas ierīces konkrētas, kādas ir, piemēram, iPhone atsevišķas var izdalīt un tam līdzīgi. Par pirkšanas raksturīgu uzvedību un klasifikāciju, no kādiem reģioniem viņš šeit ir un tā tālāk. Varu arī pievienot aprakstu, ja vēlos.
Bet nu šajā gadījumā to es varbūt nelietošu. Tā. Tātad. Varu arī citādāk izvēlēties auditoriju. Kā jūs redzat, visi tie cilvēki, kas seko manam profilam, visi cilvēki, kuri seko profilam un tiem līdzīgie cilvēki, varbūt dāmas Balzaka vecumā, no 40 līdz 65 gadiem. Redziet, šo es esmu pat izveidojuši šo te sadaļu. Tātad mērķa auditorija, dzimums sieviete, vecums, kā jūs redzat, no 40 gadiem. Attiecības status ir brīvs vai sarežģīts, vai dzīvo šķirsti, šķīries, atraitni. Tātad viss tas, ko var ielikt iekšā Facebookā, kad mēs veidojam savu profilu. Tā kā tas ir maksas saturs, mēs varam izvēlēties arī, cik dienas vēlamies šo reklāmu virzīt. Jāsaka tā, pārāk ilgi vienu un to pašu reklāmu virzīt nav vērts. Kāpēc? Cilvēki ļoti ātri pierod un apnik viņiem tā reklāma. Ziniet kā, atcerieties, kā ar Ziemassvētku reklāmām, kad tie džingli skan, un tie visi zvaniņš skan. Es atceros vienu gadu sāku kaut kad jau pirms Halloween skanēt, oktobra 2. pusē, un tad, kad pienāca Ziemassvētku, viens vispār vairs negribēja dzirdēt par vārdu Ziemassvētku vai kaut ko tam līdzīgi, dāvanas un kādu Ziemassvētku dziesmu. Jo visiem bija apnicis, kā tirdzniecības centros un citās publiskās vietās nemitīgi tik skandināts šīs te klasiskās amerikāņu Ziemassvētku dziesmas. Tāpēc arī digitālās aktivitātes ieteicams ik pa laikam pamainīt, un jūs varat veidot, piemēram, nedēļu vai 10 dienas ilgu šo te reklāmas akciju, pavērot, vai tā strādā, vai tā gūst nepieciešamo jūs gaidītos rezultātus, un pēc tam vai nu atjaunot to atkal, vai kaut kādā veidā papildināt šo te ierakstu, varbūt nomainīt formātu, atsvaidzināt to un tad likt. Kā jūs redzat, te ir ļoti viegli, jūs varat pielikt klāt, piemēram, vēl vienu dienu, teiksim 18. Kā redzat, lai šo te ierakstu paceltu augstāk, šeit ir ielikts konkrēts budžets un ir plānots, ka ar $14 šī te reklāma tiks virzīta, un to redzēs no aptuveni 400 cilvēkiem līdz 1200 lietotāju kontiem dienā tiks sasniegti. Un, kā jūs redzat, kopējais rezultāts, kāds ir ieraksta iesaiste, varētu būt no 43 līdz 125 cilvēkiem. Tātad, ja jūs tas apmierina, tik daudz potenciālie klienti būs jums pietiekoši skaits uz kādu noteiktu laiku, tad jūs varat šādu budžetu arī apstiprināt. Tajā gadījumā, ja jums šķiet, ka ir nepieciešams vairāk klientu, protams, jūs varat palielināt savu budžetu, teiksim, $20 uzliekot, un redzat, kā uzreiz mainās iesaistīto personu skaits un potenciāli sasniedzamo personu skaits. Tātad, ja jūs izvēlēsieties maksāt $20 uz 8 dienu reklāmu uzliekot, tad jūs ar to varēsiet aizsniegt no 584 cilvēkiem kontiem līdz 1700 Facebooka kontiem vai Facebooka un Instagram kontiem kopumā. Un iesaistīt ierakstā, tātad sagaidīt, ka klienti klikšķinās uz šo jūsu sludinājumu, klikšķinās uz saiti, iegādāsies, piereģistrēsies vai vismaz apskatīsies, kas jūs esat, no 62 līdz 79 klikšķiem.
Nav slikti. Par $20 tas nav slikti. Šeit jūs arī varat paskatīties, ielikt, kur tas tiks izvietots. Protams, te būs Facebooks, pats par sevi, un, ja ir pievienots Instagram konts, tad arī Instagramā jums būs. Ja ir instalēts Messengeris, jūs varat ielikt, lai arī Messengeri atsevišķi jūsu paziņām visiem tur tiek sūtīta šāda te reklāma. Vēl ir iespēja par Facebook pikseli, bet es konstatēju vakar, ka viņš mazliet karās šobrīd augšā, jo tiek papildināts. Līdz ar to šodien es nerādīšu, kā to taisa, es nākošajā reizē to parādīšu. Un, protams, ir jābūt ievadītiem jūsu kartes datiem, lai varētu samaksāt. Jūs varat maksāt ar karti, jūs varat maksāt ar bankas pārskaitīšanu. Un te ir varianti, ja, kā jūs to varat darīt. Tie ir man vecie kartes dati, kas ir saglabāti pirms diezgan ilgu laika, ja, lai varētu redzēt, jo es arī esmu izmantojis maksas reklāmu iespēju. Tātad, tad, kad jūs esat konstatējuši, ka viss ir kārtībā, jūs esat šo reklāmu ielikuši, jūs redzat, kā tā izskatīsies, ja, piemēram, tāpat poga, kā jau es teicu, rezervēt tagad, un tur ir šī te mājaslapa klāt, vai jūsu kalendārs, vai kāda cita kontakta informācija, ja. Tātad, un tad jūs varat apstiprināt, klikšķinot šeit, ja, tad jūs uzklikšķinot piekrītat lietošanas noteikumiem, un no jūsu konta paņem atbilstošo naudas summu, un reklāma šis te posts tiek rādīts augstāk. Tā. Es to, protams, nedarīšu, jo tas ir vienkārši posts. Arī, redziet, visu laiku pajautā, vai jūs iziesiet, vai jums, ka nesaglabās to ierakstu vispārējo. Tātad šādi jūs varat virzīt jau esošu postu, kurā varbūt ir iekšā kāda informācija, kas jums, piemēram, tas posts ir iegūs ļoti lielu atsaucību, ļoti daudz klientu uz to reaģēja, tur bija daudz klikšķi, tur bija ļoti aktīvas diskusijas, jūs piesaistījāt klientus, iespējams jau labi nopelnījāt un vēlaties atjaunot, jo, kā jau mēs zinām, šo postu dzīves ilgums saucamais nav sevišķi ilgs. Facebookā tas ir aptuveni 12 līdz 18 stundas. Tā jūs viņu atslēdzināt. Gadījumā, ja jūs vēlaties reklamēt kaut ko no sava klāsta, ja jūs gribat veidot jaunu, tātad, te mēs nu pat apskatījāmies variantu ar izcelto ierakstu. Gadījumā, ja mēs vēlamies veidot jaunu reklāmu, tad mums tiek piedāvāts aptuveni tāds pats panelis. Tāds pats panelis, kuru lietot un kuru veidot šo te postu. Šeit viņš, protams, paņem to, kas tur ir iekšā pie apraksta jūsējā. Te atcerieties, ko mēs veidojām meta aprakstus lielos. Ja? Mēs veidojām ar to GPT chatu un tam līdzīgi. Tātad te mēs ieliekam iekšā informāciju par to, ko tad mēs vēlamies piedāvāt savam klientam. Piemēram, kā esmu coach, šeit rakstam iekšā. Tātad koča un smieklu terapeita. Konsultācijas.
saistē. Atvainojos, man disleksija vakaros druciņi aktivizējas. Tieši saistē. Un tikšanās laikā Liepājā, Saldū un Rīgā. Te varam ielikt klāt papildus kaut kādu informāciju, kas nepieciešams. Sesijas ilgums no 45 minūtēm. Tātad individuāls un grupas, un grupas sesijas. Jā, tas tā gadās. Tātad, mēs ieliekam iekšā nepieciešamo informāciju. Te ir jāieliek telefona numurs, šausmīgi, ļoti šausmīgi garlaicīgi un ilgi un tālu jāliek, jā, tā kā jūs redzat. Tā, es jau aizgājuši tālāk. Tātad ieliksim Latviju, ieliksim tur tāluņu numuri, ja, nevar, jo, ja te ir zvanīt tūlītās, tad, protams, ir nepieciešams tāluņu numurs. Tieši no posta savienot, ja, redzat, tiek piedāvāts šis te variants, zvanam, uzklikšķinot uz postu, uzreiz var sazvanīties, piemēram, uz WhatsApp vai Messenger zvanot, ļoti ērti. Šeit iespējams pievienot ir dažādu, mēdījus. Tātad multimediālu informāciju var pielikt. Te ir ielikts mans profilu karogs, tas, kas ir augšā. Var pievienot klāt vēl kādu. Līdz 5. Jūs varat pievienot, piemēram, 2-3 attēlus un 2 video nelielus, ja, šortiņus tādus. Varat augšu pielādēt, kas jums tur tā kā patīk, ja, paņemsim, piemēram, QR kodu manēju, mēs varam ielikt un skatīties, kāda informācija tur mums būs, ja. Pieliksim bildi, pieliksim šo te, pieliksim vēl. Mēs varam arī izņemt ārā to attēlu, ja mēs uzskatām, šitas te mums tur viens ir, viens nav, ja. Pieliksim šito par to karalu, ja, tā tad. Un, jā, tā, izvēlamies un tiek sagatavots posts. Un tagad var klikšķināt virsū, var redzēt, ja, piemēram, būte, QR kodiņš ir viss, un pieraksti, un idejas, un filosofija, vai te varētu būt tas kāds video, un tam līdzīgi. Un tātad te var piezvanīt uzreiz, un uzklikšķinot, tūlīt zvanīs. Un tūlīt tiks savienots ar manu šo te reģistrēto telefonu numuru. Arī, protams, paliek tās pašas klasiskās opcijas, ka var atzīmēt ar patīk, var komentēt šo postu un dalīties. Jūs tāds posts esat redzējuši maksas saturā. Ja? Tas nav nekas tāds, kas nebūtu iepriekš redzēts Facebookā. Tātad šeit arī ir tas pats, ka var izvēlēties mērķi galveno, kādu jūs vēlaties. Šajā gadījumā, tā kā ir uzlikts zvans, tad te būs vai palielināt vietnes apmeklētāju skaitu vai saņemt vairāk zvanus. Ja? Mēs varam atļaut Facebookam katrā reizē izvēlēties atbilstošāko, vai mēs varam uzlikt, ka vēlamies saņemt vairāk zvanus.
un tad tiks piedāvāta reklāma tiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu šo te palīdzību, kuri vairāk ir reaģējuši, meklējuši informāciju par coachingu un tam līdzīgi. Tātad, te atkal mērķa auditoriju varam ievietot iekšā, šeit varam izveidot pilnīgi jaunu, ielikt nosaukumu, ielikt atrašanās vietu, vecumu grupas, visas tā kā es jums rādīju. Jūs varat veidot savus noteiktās auditorijas, tad, kad jūs esat nosegmentējuši savus klientus gana precīzi. Atkal jums ir iespēja ielikt šo te reklāmu, kā maksas reklāmu par standartu šo te sākuma summu par $14, arī uz 8 dienām. Tas, teiksim, tā nedēļa, tas ir tas optimāli ieteicamais. Bet kā jūs redzat, jūs varat arī uztaisīt lielāku un skatieties, kā mainās skaitļi aizsniedzamai auditorijai. Ja? Piemēram, bet tas jau ir dienā. Šitas vairs nav kopējais, kā jūs postu cēlāt. Šī ir maksa dienā, kad jūsu reklāma tiek virzīta. Ja? Un, ja jūs uzliekat summu, piemēram, $35 dienā, tad tiek plānots, ka katru dienu tiks aizsniegti no 9,500 līdz gandrīz 30,000 kontu Facebookā, Instagramā un Messenger konti. Ja? Tad redzat. Un tiek plānots, ka iesaiste uz šādu te reklāmu, klikšķināšanu uz saitēm un zvani varētu būt no 238 līdz 688 cilvēkiem, kas izrādītu jums savu uzmanību. Un te parādās kopējais budžets. Ja jūs esat gatavi šķirties no $245, tad jums tiek dota tāda iespēja šeit veidot to reklāmu. Ja? Mēs, protams, varam uzlikt arī, teiksim, $12, ja? Un redzat, tad ir $84 kopējais skaits un parāda, cik jums varētu būt klikšķi. Ja jums ar to pietiek, uz priekšu. Te arī atkal, ja, kur liekam Facebooks, protams, automātiski, jo tur viņš ir izveidots, ja, un uzreiz paralēli jūs varat postot iekšā arī Instagramā un Messengerī palaist savu šo te. Un uzklikšķinot uz apstiprināšanu, jūsu šī reklāma aizies gaisā, kā saka. Ja. Reizēm jūs varbūt esat redzējuši, saņēmuši informācijas plūsmā šos automātiski ģenerētos. Man pāris reizes tādi ir atnākuši. Es, teiksim, neieteiktu uz Messenger, bet tā ir tāda izvēle. Ja? Iespēja tāda ir. Tātad, lūk, šādu postu jūs varat ielikt. Ja? Cilvēks pašķers, pastāsta, tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Ja? Tātad, kā paskaidrojumi, komentāri, kas tur tas ir. Ja, tādu. Jūs varat noņemt nost, ja jums tur nepatīk, un te jūs varat ierakstīt pie katra no šiem postiem kaut ko, tur pie bildes klāt, ja? Jūs varat ielikt kaut ko 25 vārdi, 25 burti, ja? Tur, kur jūs tur gribat uztaisīt. Piemēram. Jā. Jā, tāds neliels tāds parakstīņš, ko jūs te ieliekat. Un tā. Ja? Un tā, kad jūs apmierina visu, un te jūs arī varat uzlikt, paskatīties. Nu, tādu uzklikšķinot. Redz, tur ir savs dzīves saturs. Tā. Auditorija, kad skatīsies. Tātad, jo par statistikas instrumentiem es jums vēl neesmu parādījis. Es vienkārši sāku no reklāmām.
Bet es saprotu, jaunības maksimālisms grib uzreiz atbildes uz visiem jautājumiem, un tas ir normāli. Tātad, par reklāmu veidošanu tā kā ir skaidrs, vai ne? Tā, taisam šito ciet. Šitas mums tā kā vairs nav. Ejam atpakaļ. Tātad. Kā jau es jums norādīju, šeit ir, redzat, skatīt rīkus. Un te mēs aizejam uz profesionālo informācijas paneli. Šeit jūs varat redzēt ne tikai kā savā profilā, respektīvi, ja, mēs te aizējam, paskatāmies, šitien bija 25 tur laiki, tik un tik laiki, tur sirsniņas viss pārējais, tik dalījās, tik komentēja. Tad skatoties no šejienes, mēs redzam, cik tad vispār ir cilvēki uzklikšķinājuši, paskatījušies, kaut kādā veidā noreaģējuši. Ja? Te jūs varat šādi apskatīties visus postus, bet ņemiet vērā, ka šie posti ir radīti pirms, pārveidot profilu uz digitālā marketinga, uz digitālā satura veidotāja. Tāpēc loģiski, to, ko redzēt, to var. Redzat, ja viens posts, viņam tur ir bijuši laiki kaut kādi tur pie 90, bet apskatījušies un pētījuši viņus ir 155 cilvēki, ja, piemēram tādu. Te jūs varat uzlikt, cik ilgs periods. Pēdējās 90 dienas, pēdējās 60 dienas, pēdējās 7 dienas, kāds posts var būt, ja? Tātad. Te parādās sasniegtā auditorija, bet to mēs šobrīd nevaram redzēt. Kā jau es teicu, tad, kad tie posti ir taisīti, kā digitālā satura veidotāja posti, tad jums šeit nāk lielāka informācija. Turklāt ir jābūt noteiktam skaitam tās reakcijas, lai viņš sāktu darboties. Tāda tā sistēma ir. Un te jūs varat ielikt, teiksim, pēc sasniegtās auditorijas, ja, cik tad tur ir bijis skatīties pēc kaut kādām aktivitātēm un iesaistēm, paskatīties. Jums tā kā parāda augstāk tos, kas ir populārāki, zemāk tos, kas nav tik populāri. Ja? Tātad, bet arī neslīgt tā ņemot, cik vidēji tātad piesaist. Un te mēs varam redzēt, ka no maniem postiem vispopulārākās ir manas tur dienas atziņas, dienas feeling un visāds tāds lietas. Un, protams, arī attēli, kuri ir saistīti ar mani personīgi, ar manām kaut kādām emocijām, pārdzīvojumiem, man fototēlu veidotie, kuras iepazīstina ar to, kāds ir mans dienas ritējums vai kaut ko tam līdzīgi. Ja? Tātad tīri šāds te saturs. No jebkuras vietas profesionālās informācijas panelī, arī no šejienes redzēt, es varu uzklikšķināt un izveidot postu. Tātad man nav jāiet atpakaļ kaut kur uz kādu reklāmas vietu, šeit es uzklikšķinu un sāku veidot jaunu postu, ja, parastu. Un nosaku, kāda ir audience plānotā. Ja, es varu ielikt pielāgot to sarakstu tuviem draugiem, tātad šeit es varu regulēt, bet tas ir visiem, tas ir arī parastajā profilā, jūs jau to zināt, ja? Jūs varat uzlikt ierobežojumus un varbūt tā, ka daļa cilvēku redz, daļa cilvēku neredz, jūs varat aizslēgt profilu, daļēji aizslēgt profilu, ja? Uztaisīt publiski pieejam, iestatīt to kā noklusējumu auditoriju, jūs varat uzlikt tā, ka, piemēram, 2 no jūsu draugiem neredz. Jūs esat dusmīgi uz šiem draugiem, jūs viņus var ielikt tā kā izolatorā. Tātad, un tālāk atkal klasiskais ieraksts, varam pievienot gifu, jā, kaut kādu. Pielikt, ko mēs domājam šajā brīdī, savas pievienot kādu cilvēku kopā, emocijas, sajūtas, vietu, ja, un publicēt. Tas ir klasisks posts. Tātad šis te ir tas pārskats. Lūk.
paskatoties šādi, jūs redzat, ja? Tātad pēdējās 28 dienas, tur auditorija, tik 5 sekotāji jauni, cik ir bijušas iesaistes, cik kopumā ir sekotāji, ja, neskaitot feikos. Viņš redz, viņš ļoti labi redz feikos profils, viņš vienkārši neskaita klāt, ja, un pārējo. Profils, paskatieties. Tātad, te atkal ir par tām pēdējām dienām, cik auditorija, cik iesaistījušies profilam, cik ir bijušas reakcijas uz pēdējo postu un tam līdzīgi. Tātad, pie sākuma tāpat jūs varat apskatīties šeit to, kas tad ir pēdējā brīdī bijis vispopulārākais posts. Un tas ir šis 6. jūnijā. Tā bija Liepājas dienas grupa, kas pabeidza kursu, arī par līdzīgs kurs jūsējiem, bet tas gāja 20 dienas no rītiem. Un tātad komentārs atsauksmes, redzat, tur iesaistījās šo postu apskatījās 230 cilvēki. Varam, ja vēlamies, iegūt smalkāku informāciju, ja, tātad kopējais, un redzat, te ir arī komentārs, ka, lai redzētu precīzu analīzi, nu, tur dzimumu, vecumu un tā tālāk, tad ir jābūt vismaz 100 atzīmēm, ja, tāds. Nu, tā kā šobrīd, kā es teicu, tie posti ir veidoti pirms digitālā profila izveides, tad loģiski tur nevar salasīt viņus tik daudz. Te arī parādās, cik ir tās tiešās iesaistes, kādi komentāri un vispārējais. Tātad varam skatīties, šī ir tā profesionālā joma, kur es strādāju. Es ietagoju savus tās grupas kursantus, tātad skatījās viņu paziņš, jo kā mēs zinām, mēs redzam, kad ietago arī mūsu draugus un tālāk. Skatījās mani sekotāji un draugi, ja? Tātad, šitā postes var veidot. Te ir par saturu. Ja ir izmantot tādi vai saturs, bet tā kā man nav kā digitālajā profilā, tad, protams, jūs to šobrīd nevarat redzēt. Bet te jums arī parādīsies, ja? Tātad populārākie izmantotie. Mērķa auditorija. Parastajā savā profilā mēs redzam tikai visu kopā. Nu, vecums tur, nu, mēs redzam, kas mums ir laikojis, bet mēs neredzam, kā viņi iedalās tur statistiku vispārēju. Tā kā sekotājiem, ja? Redziet, un te jūs varat redzēt, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, neskatoties, ka es strādāju pamatā ar sievietēm, lielākā daļa mērķa auditorijas, kur apmeklē manu profilu, ir vīrieši un nomācošā vairumā, 2 vairāk. Redzat, te var redzēt jūsu sekotāju vecuma grupas, kādi te ir. Te var pēc krāsām redzēt, ja? Tātad šīs te zilie ir vīrieši un zaļie taisnstūrīši ir sievietes, kas man apmeklē, ja? Redzat, pēc lielumiem, pēc vecumiem, pēc vispāriem. Tad, kad jūs šeit uzklikšķinat, tad rodās skaidrība lielāka, kas tad ir tie mani apjūsmotāji. Tie ir šie te feiko profilu veidotāji un visādi, tuvāk tālāk austrumu un dienvidu iedzīvotāji. Mēs meitenes zinām, ja, mums parasti raksta visi tie viltotie Amerikas armijas virsnieki, un ortopēdiskie ķirurgi un miljonu mantinieki un princi un vispārējais. Ja? Kā redzat, Rīga ir apmeklēšanas, dzīves vietas ziņā dominē. Ja? Tad nākamā jau ir Gana, Akra, Ganas galvaspilsēta Āfrikā, un tad tikai Liepāja un vispārēji. Ja mēs pēc pilsētām skatāmies. Ja mēs skatāmies pēc valstīm, tad pirmajā vietā ir Latvija un nākošā ir Nigērija. Visi tie skameri, tie, kas piedāvājās iepazīties un protams, krāpnieciskiem nolūkiem, tiem es tā ļoti esmu iekritus acīs. Ja? Tātad Nigērija, gan Benini, Indija un tā tālāk.
un pat Vāciju paskat, un Amerikas Savienotās valstis. Ja, šeit tātad jūs varat redzēt sava profila statistiku, kāda tā ir, un ko jūs tur varat, no tā iegūt, pāanalizēt, ja, kāds tas saturs ir un vispārējais. Vēl ļoti laba lieta, kas ir noderīga, un kas nav parastajā standarta profilā privātpersonai, ir šis te reklāmu centrs. Tas, ko es jau jums rādīju, tāds pārskatīts, ja? Tātad šeit var redzēt, te var veidot reklāmas, ja? Arī iestatījumi pa dienām, uzzināt vairāk nepieciešamības gadījumā, kur parādīs jums, ko jūs vēl varat, ja? Kā atrast savus klientus un visu pārējo tādu aktivizēt, ja? Šeit jūs varat arī tās pievienotās opcijas izmantot, dažādas adus, ja? Tātad šeit jūs varat, tā kā jūs redzējāt, mērķa auditoriju likt klāt un daudz citas lietas. Tad vēl kas ir ļoti parocīgi, veidot dažādus postus, ja jūs veidot, piemēram, pasākumiem. Tad jūs arī šeit varat redzēt, ja? Tātad pasākumi, sasniegtie cilvēki, reakcijas, vai interesē, vai neinteresē, ja? Atkal veidojam reklāmu, virzam, ja, tātad, kas tas būs, kādā veidā to mēs izmantosim. Tāda. Šeit, ja, redzat, te ir, lai jums te varētu parādīties kaut kas, jums ir jāizveido pasākums. Te jums ir kalendārs vai ieplānotie pasākumi, jo jums visi pasākumi nav uzreiz jāieposto. Man arī šis ļoti patīk. Jo tādā veidā jūs varat plānot savu saturu uz priekšu un sagatavot publikācijas, salikt šeit kalendārā iekšā, un tad, kad vajag, tad viņš tiks publicēts. Tātad, te jūs varat izveidot pasākumam jau sagatavi, pievienojam attēlu, paņemsim, piemēram, kaut ko skaistu, šitādu vienkārši pieliksim. Tā. Redz. Tā, pasākuma nosaukums. Kā tas būs? Teiksim, līgo vakarā mums būs īpašais meteņu maģiskais vakars. Te redz varat ielikt, vai tas būs fiziskajā vai virtuālajā vidē, ja? Pieņemsim, ka tā ir tāda tikšanās. Te es varu pievienot vietu. Tā, kur tas varētu būt? Ko es pievienošu? Saldus, piemēram, pastīsimies. Saldus. Saldus Kalnsāts parks, teiksim tās. Kas to var redzēt? Un te arī es varu ielikt, kas var redzēt šo manu pasākumu, ko es postošu. Vai tas ir privāts, un tad es uzlūkšu konkrētus cilvēkus, nosūtot viņiem uzaicinājumus, vai tas ir publisks pasākums, un to var redzēt pilnīgi visi, gan Facebookā, gan ārpus tā, ierakstot meklētāju. Ja? Šeit ieliekam papildus informāciju. Tātad atceramies meta apraksti, atslēgas vārdi, kas tas ir? Tāds. Tā, piemēram.
Tātad, ja ir kādi, kas ir līdzrīkotāji, ieklikšķinam, un tad te parādās vai nu kādas lapas, vai kādi draugi tagojami, ja? Nu, tas, ko jūs vēlaties. Šeit, redziet, visu laiku kaut kas tiek pievienots klāt. Ir jaunums, ir upgrades, ja? Tāds, kas var dalīties, kas var publicēt saturu šeit, ja, piemēram, ka varbūt, nu, tie, kas ir izvēlējušies laikot, un ka, piemēram, tikai rīkotāji var publicēt, bet te var uztaisīt, nu, ka citi arī, ja, tā kā. Bet, protams, labāk ir, lai tikai rīkotāji vai kā rīkotāji apstiprina visus tos pasākumus. Un šeit mēs varam izveidot pasākumu. Tāds. Protams, viņš var arī lēnām darboties. Redziet, un tad parādās šāds te ieraksts. Ja? Tātad vieta, kas tur ir, digitālā satura veidotājs, un tas parādās Facebooka plūsmā, informācijas plūsmā. Un šeit jūs varat uzaicināt. Jūs varat aicināt savus draugus, ko jūs vēlaties pievienot. Jums rekur atverās visi draugi, un jūs te varat dāmas, kuras, nu, tur vēlaties, tās visas aicināt. Nu, es, protams, neaicināšu, viņas tiešām vēl atnāks. Un tas jau, nu, gan īsti šajā gadījumā mums nav domāts tāds, lai mēs to darītu, ja? Tātad, te jūs varat pielikt, te jūs varat kalendāram pievienot tam savējam, ja, eksportēt vai nosūtīt uz e-pastu, arī, kas man patīk šo informāciju, jūs varat darīt. Tātad paziņojumu uzstādījumu, kā aktualitātes, piemēram, ja klikšķina, ka patīk un nāks, ja, tad jūs saņemsiet ziņojumu. Te kā jūs varat reklamēt, veidot diskusiju, dalīties kādā no savām grupām, veidot, izcelt to atkal, būstot, ja, tādu. Un rekur te var parādīt ar draugiem aicināt vai labot vajadzības gadījumā, ja. Ja kaut kas, nu, jūs te varat izlabot, kas nu jums te nepatīk. Tātad izējam ārā. Nu, šajā gadījumā, kā jūs saprotat, ja kaut kas nav sanācis vai tomēr mainās, tad mēs klikšķinām, ka mēs kancelējam, ja? Nu, dzēšam pasākumu, vai arī pieliekam klāt komentāru, nu, teiksim, pasākums tur kaut kādu iemeslu pēc tiek atcelts, iemaksāto naudu var saņemt atpakaļ un tā tālāk. Tā. Lūk. Nav pasākums. Ja? Pasākums ir izdzēsts. Tā, šim vakaram tas arī varētu būt pagaidām viss. Ja ir kādi jautājumi, Maija, vai jūs tagad redzējāt, kā izskatās, kur var ieraudzīt, atrast to statistiku? Vai tā bija atbild uz jūsu jautājumu? Kopējiem priekšstatam, jā. Kopējiem priekšstatam.